Līksnes pagastā pamazām atdzimst senais Kalēja arods un dzīvība atgriezusies bijušajā tiltu skolas ēkā, kas šķita jau bija lemta bojājai. Ēkas pagalmā lepni plīvo Latgales karogs, bet klusumu ik pa laikam iztraucē āmura klaudzieni Kalēja darbnīcā, kur saimnieko Edgars Vronskis. Sapni par Kalēja darbnīcu Edgars lolojis jau sen. Pirms 4 gadiem abi ar sievu Oksanu iegādājušies veco skolas ēku, kurai uz jumta jau kuploja bērzi. Ātros tempos ēka tika glābta no iznīcības, gada laikā te izveidota Kalēja darbnīca, bet pašlaik top mākslas studija Oksanai. Vronsku radošā ģimene ir pazīstama ne tikai Latgalē. Mākslinieki kopā daudz ceļo, piedalās izstādēs, festivālos un meistarklasēs, un labprāt dalās ar savu pieredzi gan Latvijā, gan ārzemēs. Abus bieži var satikt dažādos svētkos un vērot Kalēja darbu. Savas Kalēja prasmes Edgars nodod dēlam Gļebam. Edgars Vronskis Kalēja arodam pievērsies pirms 20 gadiem, kad saticis dzīvesbiedri Oksanu, ko pats sauc par savu mūzu. Tieši viņa, būdama māksliniece, veido skices topošajiem darbiem. Заказ получила на мебель кованую, а у меня ничего нету. В Мангале делал первый заказ на даче. Проект нарисовала и показали людям, пошло-поехало. Kalēja amata prasmi Edgars ir apguvis Rīgā pie sava skolotāja Viļņa Vanceviča un ieguvis meistara diplomu. Tas māksliniekam ļauj mācīt Kalēja arodu arī citiem. Vronsku ģimene izveidoja Kalēju studiju Daugavpilī, kur 20 gadu garumā Edgars izkopa un pilnveidoja savas Kalēja prasmes. Bet nolēmuši turpināt darbošanos Līksnes pagastā. Здесь год. Год работаю в кузне. А работаю начал 4 года назад, когда приобрел. Тут такая работа. Все, чтобы привести в порядок. А кузню за год сделали быстро очень. Edgars skaļ funkcionālus un mākslinieciskus metāla izstrādājumus, pieņem individuālus pasūtījumus, piedalās dažādu objektu restaurēšanā, rīko meistarklases un pasākumus amata brāļiem no Latvijas un ārzemēm. Aktīvi piedalās Kalēju pasākumos. Kalēja meistardarbus var iegādāties dažādos gada tirgos. Я кузнец и делаю всевозможные утилитарные вещи по хозяйству. Косилки тоже ремонтирую. Такое искусство делаем тоже. В выставках участвуем. Kalējs pēc pasūtījuma izgatavo traukus, virtuves piederumus, dizaina un interjera elementus, būvkalumus un būvinstrumentus, kvalitatīvus mednieku pavāru nažus un daudzas citas lietas. Īpaši ir mākslinieciskie kalumi, kuru skices veido Oksana. Kalēja paveikto darbu sarakstā rindojas arī teju visu konfesiju baznīcu restaurēšanas darbi. Raiņa mājā Berkenelē kalnā atrodas Edgara un Oksanas veidotais, Raiņa daļradē veltītais vides objekts Saule uz rokām. Каждый проект сложный и интересный, да. Каждый абсолютно. Бывают такие, нудные проекты. Vronsku ģimene ir iesaistījusies Līksnes pagasta dzīvē, sadarbojas ar pašvaldību un atbalsta pasākumus. Šogad viens no Līgo rallie pieturas punktiem bija tieši Edgara darbnīca, kur ik viens varēja pielikt roku smēdes āmuram. Тоже такой на улице шоу такое показывал людям, что можно. Скобы ковали. Мне надо много скоб. Люди ковали, дрова кололи и скобы ковали. Kalēja darbnīcā valda kārtība, viņš ievēro dažādus senču ticējumus un tur kalvi par svētu vietu. Te nedrīkst slikti runāt, mest drazas, uz laktas nedrīkst sēdēt un uz tās pa nakti nedrīkst atstāt āmuru, jo tad nākšot velni kalt. Visus velnus Kalējs gan esot izdzinis un gaida ciemiņus, kas nāks kalt dažādas lietiņas. Viņiem saimnieki stāsta par ēkas vēsturi, demonstrē Kalēja amatu, ļauj iemēģināt roku un izkalt sev kādu priekšmetu, piemēram, laimes monētu ar Latgales simboliku. Lai arī Edgars teica, ka katrs ir pats savas laimes kalējs, tomēr laimes naglu vai monētu var izkalt par piemiņu. Это же здесь жизнь моя происходит. Счастье кую. Себе, семье, другим, кому надо.